Līgo izbraucieni pagājuši. Kā braucam šovasar? Tāpat kā iepriekš. Distance neievērojam. Droša distance, atceramies, ir 2 sekundes ārpus apdzīvotas vietas, ne mazāk. Joprojām nodarbojamies ar autosportu. Par katru cenu jāapdzen priekšā braucošā mašīna. Vienalga ar kādu ātrumu viņi brauc, jāapdzen. Šīs vasaras īpatnība – lietus. Uz ceļa virskārtas veidojas ūdens slānis, ceļa rises piepildās ar ūdeni un draud akvaplanēšana. Kas jāņem vērā akvaplanēšanā? Pat cenšamies pēc iespējas mazāk kustināt stūri, braukt taisni un riepas. Riepām 1,6 mm vasarā atļautie ir smieklīgi lietus laikā. Lietus laikā vajadzētu riepas vismaz ar 3-4 mm, lai mēs droši varētu braukt pa peļķiem, pa risēm pielījušām ar ūdeni. Projām strādāju par instruktoru braukšanas, joprojām mācu teoriju. Ja ir interese, zvaniet, rakstiet. Atā!